Paldies par iespēju šeit būt, prieks šeit atrasties kopā ar jums, un man ir uzticēts tāds gods un iespēja pastāstīt nedaudz par to, kas ir tās eksperimentēšanas vai inovācijas pieejas valsts sektorā. Jāsaka gan, ka savā prezentācijā īsti nekoncentrēšos varbūt uz mākslīgā intelekta risinājumiem, taču jebkurās situācijās un tos piemēros, ko jūs redzēsiet, jūs noteikti paši varat ar savām zināšanām pielikt savu klātu, ko tas nozīmētu, ja mēs palīdzētu šim procesam vēl ar mākslīgā intelekta risinājumiem. Lūk, īsumā, kas ir tas, ko pieminēšu. Pirmkārt, kas ir inovācija un kas ir eksperimentēšana, kā mēs to skatāmies valsts sektorā, kas ir inovācijas laboratorija, kā arī kā inovācijas pieejas var palīdzēt dažādu jautājumu risināšanā. Iedošu arī praktiskus piemērus, ko mēs darām. Bet kāpēc vispār par to ir vērts runāt? Jo valsts sektors ir liela daļa no tā, kā mēs veidojam dzīvi šai valstī un kā mēs veidojam pakalpojumu saviem iedzīvotājiem. Līdz ar to, tāda mūsdienīga valsts pārvalde vienkārši vairs nevar pastāvēt, neieviešot jauninājumus, neizmantojot dažādas inovatīvas metodas, dizaina pieeju, eksperimentēšanu. Lūk, un tāpēc gribēju arī tā īsumā ielikt to, kā mēs skatāmies šīm divām lietām vai tādas savā ziņā definīcijas. Eksperimentēšanu mēs vienmēr varam uztvert kā pieeju, kas ļauj testēt kaut kādus risinājumus, atkārtot tos, iterēt, izmēģināt pakāpeniski kaut ko uzlabot. Kā rezultātā mēs uzreiz nenoliekam kaut kādu lielu projektu vai lielu naudas summu uz kaut kādu risinājumu ieviešanu, kurš pēc tam var izrādīties neelastīgs, nepiemērots reālai situācijai un tā tālāk. Ejot mazākus solīšus, testējot, mēs to varam izdarīt daudz efektīvāk un nereti lētāk. Savukārt, kad mēs runājam par inovāciju, tā jau ir gan kaut kādu jaunievedumu izstrāde, gan ieviešana, lai uzlabotu pakalpojumus, to pieejamību, tāpat arī iekšējos procesus valsts pārvaldes iestādēs. Tie var būt gan digitāli rīki, gan izpausties arī kā ļoti praktiskas, nelielas izmaiņas valsts pārvaldes kādos iekšējos procesos. Mēs uz inovāciju valsts pārvaldē skatāmies ļoti, ļoti plaši. Mēs nemēģinām pateikt, ka lai to varētu nosakt par inovāciju, tam ir jābūt kaut kam grandiozam, kaut kam absolūti nebijušam, nekur citur neieviestam. Tās var būt arī mazas lietas, ja tās ir izdarīts pareizi, secīgi, kārtīgi un tās rada izmaiņas pozitīvā veidā. Lūk, un vēl pamatojam, kāpēc par to visu ir vērts runāt un kāpēc ir vērts mēģināt kaut ko jaunu. 23. gadā kopā ar OECD veicām tādu gan apjomīgu pētījumu visā mūsu valsts sektorā, iesaistot arī pašvaldības. Un man gribētos pievērst jūsu uzmanību šiem te 3 cipariem. Pirmkārt, mēs reti, kad iesaistam mūsu lietotājus, mūsu iedzīvotājus, politiku un pakalpojumu izstrādē, pārāk reti. Otrakārt, inovācijas kavē mūsu bailes pamēģināt kaut ko jaunu. Tas izskanēja arī iepriekšējā prezentācijā. Tas pastāv gan organizāciju vidū, gan arī komandu vidū, gan varbūt arī lielākā mērogā, bet tas ir viens no pašiem būtiskākajiem faktoriem, kāpēc kaut kas neiet uz priekšu vai mēs nemēģinam kaut ko jaunu. Un vadītāja faktors. Tātad, ja mēs varam pateikt, ka valsts pārvaldes sektorā tikai 13% cilvēku ir tādu, kas ir pārliecināti, ka viņi aizies pie savu vadītāju, iedos jaunu ideju vai teiks, ka grib kaut ko pamēģināt un saņems atbalstu, tas ir diezgan skumīgi. Līdz ar to tas mūsu uzskats un tas, ar ko mēs strādājam, ir, ka mēs absolūti varam labāk un tas, ka jebkura inovācija sāks ar iniciatīvu, tā ir mūsu pārliecība un tas ir tas, ko mēs mēģinam nodot arī cilvēkiem visā valsts pārvaldes sektorā. Lūk, un kā tas izskatās, inovācija vai eksperimentēšana bieži vien ir hauss, tajā ir daudz mazu solīšu, tajā ir ļoti daudz sarunu, tajā ļoti daudz
dažādu mazu pielāgošanu, testēšanas, iterācijas procesu un jaunrad gala rezultātā. Kā tajā visā sēž inovācijas laboratorija un kas tā ir? Faktiski tā ir iniciatīva, valsts kancelejas iniciatīva, kas aizsākās jau 18. gadā, bet ilgus gadus tā bija viena cilvēka vadīta iniciatīva, un pagājuši, kad mēs izveidojām komandu, un tas spēks, protams, ir jau daudz lielāks un daudz jaudīgāks, un man prieks, ka es redzu arī šajā publikā cilvēkus, kas ir pie mums bijuši, kas ir piedalījušies gan mācībās, gan īstenojuši savas iniciatīvas, un ir šīs te kopienas sastāvdaļa. Bet tas, ko dara inovācijas laboratorija valsts sektoram, mēs pamatā strādājam un atbalstam tieši valsts sektoru, tās ir ministrijas, tās ir padotības iestādes, tās ir arī pašvaldības un plānošanas reģioni. Mēs esam tas numur 1 kontaktpunkts iekšā visā šai mūsu lielajā sektorā, pie kura var vērsties ar kaut kādiem jautājumiem, ja vajag palīdzību vai parunāties par to, kā var kaut ko virzīt vai izdarīt labāk, tad to var saņemt pie mums. Tāpat mēs organizējam mācības, jo ticiet vai ne, ja mēs nezinām, kā kaut ko darīt, tad mēs arī nezināsim un labāk nekas nepaliks. Līdz ar to ielikt pamatprasmes tajā, kā domāt, kādas metodas pielietot, ir ārkārtīgi būtiski. Tāpat organizējam inovācijas sprintus, kas arī tas, kam es iedošu vairākus piemērus turpmākajā prezentācijā, kas ir tā mūsu pamatmetode, kā no kaut kādas neskaidras problēmas, kas sēž kādā ministrijā vai iestādē, nonākt pie risinājuma. Veidojam kopienu ar inovācijā ieinteresētiem cilvēkiem visā valsts sektorā, un esam tas galvenais kontaktpunkts, to es jau minēju. Pašlaik mēs esam 6 cilvēku komanda, un ļoti labprāt uzņemam pie sevis arī citus. Lūk, bet tās galvenās pieejas, inovācijas pieejas, ko mēs izmantojam, ir inovācijas sprinti, atsevišķas darbnīcas, kā arī pakalpojumu dizains. Tā, piemēram, arī šeit saliktās bildītes ir no dažādiem procesiem, un iespējams, ka daži no jums, tas, ko tu redz, ir krāsainas lapiņas un flomasteri, un tas viss liekas nenopietni, bet tie ir brīnišķīgi rīki, kas palīdz mums izteikties, palīdz mums strādāt ļoti dažādās kompānijās pie galda, jo arī jau tik pieminēts, ne jau visi ir tādi, kas ir gatavi lekt iekšā inovēt, ne visi ir ideju cilvēki, tas ir ok, tikai apmēram 10% no mums sabiedrībā kopumā ir tie, kas ir gatavi virzīt, būt līderi, nākt ar inovācijām un idejām, bet mums vajag arī tos pārējos, mums vajag tos, kas uzdod neērtus jautājumus, mums vajag tos, kas ir datu cilvēki, kas pārliecinās par to, vai tas viss, ko mēs te daram, ir korekti, mums vajag tos, kas ir pievērsti mazām detaļām un spēs atrast tādus nevajadzīgus procesu solīšus un laika patēriņu vislielākajos procesos. Lūk, tā, piemēram, šeit pat noteikti dzirdējāt arī gan daudz presē, strādājām pat ar Nacionālo kultūras mantojumu pārvaldi un Rīgas domu un ekonomikas ministriju un kultūras ministriju, lai saprastu, kā tuvināt procesus, kas saistās ar kultūras mantojuma aizsardzību un būvniecību Rīgas vēsturiskajā centrā. Un ticēt vai nē, tur nav pareizās atbildes nevienā pusē, bet tas, ka procesi no dažādām iestādēm nav līdz šim bijuši salikti kopā, tas bija lielākais kavēklis, kas arī investoriem radīja ārkārtīgi daudz neskaidrību un gribējās vainot vienus, otrus un trešos un teikt, ka viss šis ir slikti un vienkārši likumi ir jāatceļ. Tā patiesībā nav, kad mēs ieviešam skaidrību, uzzīmējam pakalpojumu, to jau pieminēto user journey, daudz ko var sakārtot, daudz ko var atrisināt un vēlns slēpjas detaļās. Lūk, tad pēdējais mans prezentācijas tāda daļa, minēju jau, ka iedošu dažus piemērus, ar ko mēs strādājam, un tos piemērus iedošu tieši no inovācijas sprintiem. Lūk, kas kopumā ir inovācijas sprints, iespējams daudz no jums pazīst labāk terminu dizaina sprints, ko izmanto arī privātajā sektorā biežāk, un tas tiešām ir tāds īsāks formāts, bet valsts pārvaldē mēs esam spiesti to formātu pagarināt tīri resursu
rēķinoties ar tiem resursiem, kas mums valsts pārvaldē ir pieejami. Līdz ar to tā pieeja, kādu mēs to esam attīstījuši, mēs viņu saucam par inovācijas sprintiem un 2-3 mēnešu gaitā vācam kopā komandas iesaistītās puses, jo valsts sektorā tās nereti ir ārkārtīgi svarīgi, ka nevis pie mums nāk strādāt tur tikai izglītības ministrija, bet izglītības ministrija ar augstskolām, ar asociācijām, ar nevalstisko sektoru un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir uzdevums tomēr savest kopā puses, kurām ir jābūt kopā. Lūk, daram šos sprintus visdažādākajos tematos, virzienos, strādājam gan ar procesiem, gan ar pakalpojumu pilnveidi. Tāds īsti tehnoloģisks mums vēl nav bijis neviens sprints, bet pašlaik aktīvi attīstam atsevišķu virzienu, lai konkrēti ķertos klāt tieši pie valsts nodrošinātajiem digitālajiem pakalpojumiem. Līdz ar to uzsāksim konkrētu sprintu ciklu nākamajā gadā. To daram kopā ar Varam, kas ir atbildīgie mūsu valstī par digitālo pakalpojumu pilnveidi. Tāpat arī nodrošinam to, ka ne jau tā komanda tikai iziet cauri kaut kāds iestādes komandas sprinta procesam, bet arī pēc tam viņiem visbiežāk ir nepieciešams atbalsts. Es ticu, ka paši arī zinat no sava darba, viens ir radīt idejas, tad šitāds ir risinājums, un tagad mēs iesim ar karogu uz priekšu. Un tad saskarties ar to ikdienas dzīvi, tas parasti ir grūtākais. Nu, lūk, tāpēc ļoti svarīgi ir tas, ka joprojām ir kāds pie kā atnākt, saņemt to atbalstu, iedrošinājumu vai iespēju mūs atkal iesaistīt kaut kādos savas iestādes procesos. Lūk, piemēri. Pagājuši, kad viens no piemēriem, ar ko mēs strādājam kopā, bija valsts ieņēmuma dienests, kur pašreizējā ieņēmuma dienesta vadītāja arī vērsās pie mums ar tādu jautājumu, problēmas uzstādījumu. Mēs gribam uzlabot savu klientu apmierinātību, bet kā tam visam ķerties klāt, īsti nezinām. Tā kā zinām, ir daudz variantu, bet tā kā varbūt, ka kaut kur var palīdzēt inovācijas sprints. Ķidājām, šķetinājām šo te jautājumu, līdz sapratām, ka viens no tiem faktoriem, kas veicina varbūt nereti klientu neusticēšanos vai apmulsumu brīdī, kad valsts ieņēmuma dienests ar viņiem komunicē, ir tieši valodas lietojums. Tas, ka iedzīvotājs parastais vai iespējams arī visi no mums saņem pusotras lapas vēstuli, kur pēdējā teikumā ir pateikts, kas tad ir jādara vai kas tad ir konstatējums, tas absolūti neveicina sapratni, savstarpējo uzticēšanos un tā tālāk. Līdz ar to krietni strādājām, lai ieviestu dažādus vienkāršus veidus, kā novienkāršot komunikāciju ar klientiem, ar vēstuļu palīdzību, tāpat arī EDS sistēmā. Bet kas man priecē valsts ieņēmuma dienestā, ar to viss tikai sākas. Viņi ir sapratuši šī inovācijas procesu potenciālu un lūko, kā to attīstīt arī savas iestādes ietveros, kas ir ļoti netipiski priekš valsts sektora. Tā kā privātajā sektorā nereti organizācijās ir savas dizaina komandas, savas pakalpojumu dizaina komandas, valsts sektorā tā nav. Mums ir varbūt 3 dizaineri visā valsts sektorā, kas ir pieņemti uz šādu amatu. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs lēnām rādot tos piemērus, mēs varam arī pamainīt. Tā, piemēram, šogad savukārt strādājam ar valsts probācijas dienestu. Jūs domājat, kas ir tas, ko tu tur īsti var darīt, bet iedomājieties situācijas, kad probācijas dienestā cilvēki nonāk tad, ja viņi ir nodarījuši kādu noziedzīgu nodarījumu, gan pieaugušie, gan nereti arī bērni un jaunieši. Dažādas situācijas gadās mūsu sabiedrībā. Lūk, un šobrīd visiem šiem cilvēkiem, kad viņi nāk uz savām probācijas konsultācijām, viņi visi nonāk vienā vietā, un tad jūs iedomājaties to 12-gadīgo jaunieti, kurš netīšām, bet tīšām, bet ar lielām emocijām kaut ko izdarīja, un tad viņš nonāk kopā vienā plūsmā ar cilvēku, kurš iespējams pirms 2 gadiem iznācis no cietuma, kuram joprojām ir jāiet probācijas process. Tā īsti nav tā situācija, ko mēs gribētu redzēt. Līdz ar to mēs strādājam pie konkrētām telpām un procesiem un sistēmas, kā labāk atbalstīt tieši jauniešu šeit probācijas procesā. Un rezultātā radījām atsevišķu konsultāciju telpu jauniešiem, kas ir absolūti brīvāk iekārtota citā vidē ar citiem noteikumiem, kā mēs varam vērst to sarunu uz sadarbību vērstu. Tas ir vēl viens no
virzieniem, tātad sociālai pakalpojumi, kuros mēs varam radīt inovācijas un citādākas pieejas, un to visu caur tādu lēnu eksperimentēšanu. Tad vēl viens no piemēriem no šī gada tika veidots tieši kopā ar Veselības ministriju, un šis atkal bija tas gadījums, kad pie galda mums vajadzēja gan ārstu biedrību, jauno ārstu biedrību, Veselības ministrijas, slimnīcas pārstāvis, daudz dažādas iesaistītās puses, lai kopumā nonāktu pie risinājumiem tam, kā labāk veidot to cilvēku resursu pārvaldības sistēmu medicīnā. Līdz ieviešanai noteikti vēl ir gana tās ceļš, bet šis jau ir ļoti forši. Kur bija problēma? Mēs saprotam, ka visi jaunie ārsti pamatā Latvijā mācās Rīgā. Viņi izmācās universitātē, viņi jau šeit ir izveidojuši dzīvi, ārstu mācīšanās process, es nezināšu detaļas, bet ir gan ilgs, ņemot vērā vēl rezidentūru. Bet visās reģionālās slimnīcās akūti pietrūkst ārstu. Kāpēc viņi negrib tad uz turieni doties, bet tas ir loģiski, tu kā cilvēks, kā jaunietis ap 30, zem 30, esi nostabilizējies šeit, izveidojis ģimeni, izgājis rezidentūru, tev ir zināma sistēma, un tad tev, kāpēc lai tu pārvāktos uz Rēzekni, lai strādātu Rēzeknes slimnīcā vai uz Valmieru, bet lai mēs veidot visā valstī tādu sakarīgāku procesu, tad tas, ko darīja Veselības ministrija, tieši strādāja pie tāda jauno ārstu ieviešanas sistēmā un modeļiem, kā labāk parūpēties par saviem cilvēku resursiem veselības nozarē. Tā ir vēl viens piemērs, par kuru es gan varētu lūgt pastāstīt vienai no auditorijas. Nacionālās medicīniskās palīdzības dienas savukārt vērsās pie mums ar tādu lielu problēmas uzstādījumu. Mēs neesam ātrie, bet kas mēs esam, sabiedrība nezina. Un tad, kad viņi zvana, mēs esam noslogoti, jo visi lūdz kaut ko, kas varbūt nav gluži tas, ko mēs darām. Es nezinu, es pieļauju, ka visi mēs, kā jūs ikdienā saucat ātro palīdzību, ne? Tas, ko es izmantoju arī nu pat. Ja mēs gribētu korekti teikt, mēs teiktu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Un kā sauc viņu ātrās palīdzības mašīnu, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvais transporta līdzeklis. Jūs saprotat, kur ir problēma šajā te visā. Kas rada tādu stigmu un vairāk arī plājas starp sabiedrību iedzīvotājiem un to, kā funkcionē viens no būtiskākajiem dienestiem mūsu valstī. Īpaši, kad nonākam krīzes situācijās, tad tas viss vēl kļūst piņķirīgāks. Izrādās arī, ka policijai, ugunsdzēsējiem un ātrajai palīdzībai vienu tie paši termini tiek lietot dažādos kontekstos. Un brīžos, kad viņiem vēl ir jāsadarbojas savā starpā, tad tur vispār var apmaldīties. Tas ir kaut kas tāds, ko cītīgi kolēģi risināja, arī kartēja šo te izsaukuma pakalpojumu procesu, saprata, kuros brīžos kāds valodas lietojums notiek un kur to varētu precizēt un uzlabot. Rezultātā tapa valodas kārtis, pareizi, Sandra? Jā. Lai trenētu kopīgu, Sandra bija co-facilitātors šajā te procesā. Tā kā pie viņas ar vairāk jautājumiem pilnīgi droši. Jā. Tam es pārskipošu pāri, man laiciņš beidzas, bet izstāstīšu vēl vienu piemēru no pašvaldību vidus. Arī minēju, ka strādājam arī ar tām. Pie mums vērsās Cēsu, Siguldas un Valmieras pašvaldības kopā, kas jau ir gana netipiski Latvijā, ka mēs izvēlamies sadarboties savā starpā, nevis katrs iet ar savu karogu. Un vērsās pie mums ar tādu iniciatīvu, kas šajā te reģionā Gaujas Nacionālā parka teritorijā ir sākta pirms 1,5–2 gadiem, tiecoties izveidot Latvijā pirmo bioreģionu. Un kāpēc bioreģions? Tāpēc, ka mums ir Gaujas Nacionālais parks, kas ir liela nacionāla vērtība. Vienlaikus, ja mēs asociējam šo te vērtību, ka šīm te teritorijām piemīt tikai kaut kādiem dabas aizsardzības jautājumiem, tas arī varbūt nav optimāli. Un mēs gribētu, ka
ka mēs vairojam izpratni sabiedrībā par to vidi, kur mēs esam. Mēs vairāk ejam uz dažādiem bioloģiskiem risinājumiem, veicinām arī bioloģisko saimniecību izveidi konkrēti šajā teritorijā, jo, piekritīsiet, ka Nacionālā parka dabas aizsardzības zonas varbūt neiet gluži kopā labi ar ekstensīvo lauksaimniecību. Un tāpēc viņiem ir tāda skaista vīzija un skaists plāns, bet arī viņi nesaprata, varbūt, kā virzīties uz priekšu, kā oficiāli noformēt šo sadarbību, kā iesaistīt sabiedrību, kā iesaistīt vietējos uzņēmējus, kas ir viena atslēgas auditorija šajā teritorijā, lai mēs veidot bioreģionu. Mums visiem ir jābūt, tā teikt, on board ar šo ideju. Tad viņa rezultātā arī veidoja iesaistas sadarbības un informācijas apmaiņas platformu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas ir digitāls risinājums, un pie šī risinājuma viņi ļoti, ļoti aktīvi turpina strādāt, tā kā es ceru, ka 25. gadā mēs to redzēsim ieviestu arī dzīvē. Lūk, tie bija daži piemēri, bet tas, ar ko es varbūt gribētu pabeigt, visi šie piemēri ir radušies ar kādu iniciatīvu, numur 1. Inovācijas process var būt ļoti, ļoti neparedzams, bet tāpēc ir vērts mēģināt. Kas ir būtiski mēģināt ar jēgu un ar iemeslu. Mums ir bijušas arī vairākas sarunas un tādas labas diskusijas, tostarp arī Lampas festivālā ar valsts kontroli, kas bieži vien ir, man liekas, ka te kāds arī bija no valsts kontroli. Varbūt arī ne. Bieži vien mēs publiskajā sektorā pie tā jautājuma, ka ir bail uzņemties riskus un kaut ko jaunu inovēt, tiek tāds bubulis kaut kur pakausī ir valsts kontrola, bet ko valsts kontrola teiks, ja ir tāds populārs teiciens vai jautājums. Visas mūsu līdzinājās diskusijas ar valsts kontrolas kolēģiem nonāk pie viena. Mēs izsveram riskus, mēs varam pamatot, ka ir jēgpilnāk mēģināt mazas lietas un tad ieviest risinājumu, un tas ir absolūts pamatojums tam, kāpēc ir vērts eksperimentēt maziem soļiem, inovēt, nevis ieguldīt 10 miljonus lielā sistēmā, kas pēc tam ir, rada neapmierinātību visiem mūsu iedzīvotājiem. Tā kā arī viņi ir absolūti ar atbalstu pieiet šādām pieejām. Lūk, tāpēc labāk kļūdīties mazliet, 2 reizes izdarīt gandrīz labi, un tad pavisam labi nevis vienreiz grandiozi izgāzties. Tas ir arī tas, kāpēc vērts ir inovācijas un eksperimentēšanu ņemt nopietni. Lūk, paldies jums par šo iespēju un inovāciju sāksim. Paldies, es atstāšu varbūt laiku jautājumiem, ja kādam ir jautājums, lūdzu, mēs varam pāris jautājumus uzdot. Tad es varbūt uzdošu. Tur arī bija, jā. Lūdzu. Kurš ir visas tās idejas, ko jūs stāstat, kurš ir rezulējušās, bet tiešām kaut kādā rezultātā. Viens ir tas, ka jūs palīdzat reāli viņu izplānot, bet cilvēkiem pēc tam jau viņš ir jāievieš. Jā, tās idejas, kas tika radītas 23. gadā pašlaik ir ieviešanas procesā, tas ir valsts ieņēmuma dienests jau ir īstenojis vairākas savas mazās iniciatīvas. Pagājuši, kad vēl mums bija izglītības zinātnes ministrija, kas radīja ministru kabineta noteikumus citādākā veidā, kas ir procesā, tos mēs vēl neredzam pieņemtus. Un 3. bija tieslietu ministrija, kadastru sistēmas pārveida arī tur procesā, jā. Inovāciju ieviešana viens ir radīt ideju, bet otrs ir viņu ieviest, un tas prasa laiku. Bet kas ir labā ziņā, mazliet citādāk atbildot uz tev jautājumu, pat pirms mēneša mēs valsts pārvaldē organizējām tādu konferenci Celmlauzes, kur mēs kopā vācām, gan bija iespēja izstāstīt tiem, kas tās idejas pat ir tikai radījuši, gan arī apkopojām jau, devām iespēju uzstāties 6, bet apkopojām plašāku skaitu inovāciju, kas ir ieviestas valsts pārvaldē. Tostarp, piemēram, digitālā bibliotēka, tostarp arhīvs ārkārtīgi brīnišķīgi izmanto mākslīgā intelekta risinājumus, lai šifrētu tekstus no 1500, 600, 700 gada. Fantastisks piemērs. Mums lapā būs arī visi tie video ieraksti. Es tiešām iesaku noskatīties tiem, kam interesē šāda veida risinājumi. Visiem tam inovācijām būs ieraksti. Tā ka notiek procesā.